Marta, Oto, Rihards un Aivars meklē pazudušo Ieviņu. Zenta ierodas viesnīcā, lai slepus paņemtu sev dažas mantas. Marta domā, ka Ieviņa ir pazudusi, jo uzzinājusi, ka Leons ir viņas īstais tēvs. Miervalds un Gunārs pieķer Zentu zogam. Ieviņa ierodas pie Leona un pasaka, ka tagad dzīvos šeit pie tēta. Načurp, tā. Nu, ko? Nu, Mieriņ, tu beidz, tu taču roku salauzīs, tu dzirdi vai? Es dzirdu, bet pirmkārt, es tev vairāk neesmu Mieriņš. Otrkārt, tu, pareizāk būt, pirmkārt, tu esi zagle. Nu, Mieriņ, Mieriņ, izbeidz ar tādiem vārdiem saimniecei, bērniņš pazudz. Ko tu tagad... Zentu, tikai bez tā bērniņa. Nepini iekšā saimnieces bērniņu. Tai teritorija, kur mēs pašlaik šito visu šmuci rokam, tur saimnieces bērniņš nav. Vienkārši es gribu ar tevi, Zentuk, aprunāties. Mieriņ, es negribu ar tevi runāt, tu saproti. Bērniņš varbūt tagad ir dīķi, viņš var... Mēs abi, ar kaut kādiem te sadzīves sīkumiem. Pagaidi. Šitie, tev kauns ir, šitie ir sadzīves sīkumi, jā? Es tev ticēju. Zentuk, tu esi apzagus, tu gribēji apzakties. Tu esi piespļāvusi man dvēseli. Kā tev kauna nav? Tu... Nu, Mieriņ, nu, ko tu runā? Nu, kādu dvēseli? Klausies, norunāsim tagad tā, ja? Tikai bez lembasta, bez bērniņiem. Tagad tu mierīgi ies uz to kabinetu, ja? Jo pretējā gadījumā, ja būs kaut kāds, es par šito visu ļembastu izstāstīšu Petersonim. Mieriņ, es tev Tici man. Nevajag Petersonim. Mēs esam kolēģi, Mieriņ, lūdzu. Kolēģi? Kā tev kolēģi? Kādi mēs vairs Labi. Lūdzu tagad. Es palūkšu uz kabinetu. Kusties! Tu izbeidz, tu ar dāmu runā. Labi. Cienītā, varētu jūs palūgt uz to kabinetu. Lūdzu. Zagle, tu. Ar Dievu mazo dīvainīt, tu teici un jau biji prom. Gan kāds tevi apraudzīs, un kā tas bija jāsaprot. Un pārī jumtiem klusi aizlido mans neatklātais super NLO. Man tomēr šķiet tas visu izskaidro, kāpēc tik ilgi bija jāmelo. Viens otram jāpat ar izķertiem un dienas vidu pateiktiem vārdiem. Kliedzās uz krastu, jāsteidzās. Rihard, viss tagad ir jāzvan policijai, tāpēc, ka ilgāk nedrīkst gaidīt, es vienkārši saikšu prātā. Tagad, tā, kas man ir jāspiež? 112, kam man ir jāzvan? Es nezinu laikam, viņi droši vien paziņos vietējiem. Klausies, Marta, Gunārs ar pārējiem vēl meklē, varbūt pagaidam. Ko mēs gaidīsim šeit, man izstāsti? Ko? Mēs meklējām stabulītes, nav. Mēs meklējām šeit, arī nav. Ko mēs varam gaidīt? Mēs neko nevaram gaidīt, lai viņi sūta suņus speciālists vienalga, saprot, ir pazudis bērns, un lai viņi nāk, un lai viņi kaut ko dara. Nomierinies. Tas, ka viņas nav šeit, tas neko nenozīmē. Varbūt viņi aizgājuši pavisam citā virzienā. Zvani, lūdzu, tu man es tāpat neko viņiem sakarīgi nepateikšu. Re, ko mēs atradām? Tā gadījumā nav Ieviņas lēla? Ir Ieviņas lēla. Kur jūs to atradāt? Lejā pie dīķa bija ieķērsies meldos. Ko?
Marta. Nu redzi, tagad, cienītā kundze, apsēdieties, lūdzu. Sēdi! Mieriņ, es nevaru te tā mierīgi sēdēt, kamēr tas nabaga bērns nav atrasts. Pagaid, tu tikai neflēti tagad man par to nabaga bērnu, ja? Tu nepiniekši to bērnu. Tas bērns tevi piedod pie vienas vietas. Tu drīzāk baidies par savu ādu, ja? Mieriņ, bet par kādu ādu? Ko tu tagad runā par kādu ādu? Ne. Cik cilvēki var būt egoistiski? Mieriņ, no tevis es to negaidīju. No tevis gan es to negaidīju. Es eju prom. Stop! Nekur tu neiesi. Apsēdies. Man atkal jābļaus. Sēdēt! Mieriņ, es ne... Sēdi! Un tagad tā, mīļo Zentuk, tu iesi prom tikai tad, kad, lūk, uz šī papīrīša tu uzrakstīsi secībā visu, ko tu esi mantiskās vērtības, kādas tu esi no viesnīcas aiztiepusi. Lūdzu. Mieriņ, kādas mantiskās vērtības? Ko tu... Ja tu man neklausīsi, ja? Tā kā es tev brīdināju, es visu izstāstīšu Pētersoniem. Lūdzu, raksti. Mieriņ, bet mums varbūt tomēr vajadzētu... Mums zini, ko vajadzētu? To gan es zinu. Ka vajadzētu pirmkārt tevi ielikt cietumā. Mieriņ, es runāju par to, ka mums varbūt vajadzētu iet atrast to bērnu, un pēc tam mēs varētu nodarboties ar visu pārējo. Pag. Norunāsim tā. Jo tu ātrāk uzrakstīsi, ja, to visu. Jo mēs ātrāk iesim to bērniņu meklēt, ja? Raksti, sāc. Nu? Segas pārvalks. Jā. 1 gab. Jā. Palaki, dzelteni. 2 gabi. 2 gabi, jā. Dzelteni. Atejas papīrs, plānais. Rullis 1. Marta, paskaties uz mani. Marta, mosties. Pagaid, līdz dabūšu kaut ko dzeram. Marta. Tu stulpsies, viņi ir bezsamaņā. Marta. Došu. Marta. Paskaties uz mani. Ko? Paskaties uz mani. Kur ir Ieviņa? Gunār, jūs viņu atradāt, jā? Nē. Viņa ir noslīkusi. Marta. Tagad es iešu apskatīt. Kur tu neies? Tagad es iešu apskatīt. Laid mani vaļā, Rihards. Tikai Lelli. Tu uz to Lelli paskaties. Viņa ir nogulējis tur mēnešiem ilgi tajā dīķī. Tu atceries? Ieviņa pazaudēja to Lelli, kad mēs te pirmoreiz ieradāmies. Atceries? Kad jūs pirmoreiz ieradāties. Atceries? Nu, Lelli atceros. Lielija. Es gribētu tev samelot, es izdomātu kaut ko ticamāk. Paskaties uz to Lelli. Padod, kur tā Lelli ir? Paskaties uz to Lelli. Atceries, kā viņu sauca? Lilija. Lilija, nu pareizi. Atceries, Ieviņa šausmīgi raudāja, kad pazaudēja. Jā, un tu redzi? Es viņai nopirku tādu pašu vietu. Tu redzi, ka šitā Lelli ir nogulējis mēnešiem ilgi ūdenī. Tu redzi, apsties uz kleitu. Var audums vienas nakts laikā tā pārvērsties. Nevar. Cukurūdeni. Nevar. Paldies. Paldies. Nevis paldies, tev galvu vajadzētu noraut. Par ko? Par to, ka tu nedomā, ko dari, kādā sakarā tu stiep šurp to Lelli. Viņš nekliedz, Gunār. Viņš nav nepie kā vainīgs, un es neesmu tik vāja, kā es tagad izskatos. Viss tā, tagad mēs visi iesim meklēt. Rihard, lūdzu, mēs teikt visi iesim meklēt. Kā es varēju zināt, ka tā Lelli jau sen pazudusi? Un ja viņa būtu pazaudēta tagad, baisi gudrs džeks. Stiept mātei Lelli, paziņot bērns noslīdis dīķī. Ej taču tu. Visur nevar būt tik gudri psihologi. Nu, paskaties, tev rociņas augsts, tu esi galīgi nosalus. Nāc tā. Apsēdies. Nu, un tagad tu man izstāstīsi visu pēc kārtas, labi? Labi. Hei. Tātad, pie tevis bija atnācis tas draugs. Tad jūs spēlējāt paslēpes? Jā, pie zirgiem. Pie zirgiem? Jā. Tas skaisti. Nu, un tad viņš teica, ka viņu sauc Otto? Un viņš nav tos tētis. Ka tos tētis esmu es? Jā. Nu, un tad tu nolēmi, ka tu nāks dzīvot pie manis? Tu nepriecājies
priecājies, kad es atnācu? Priecājos. Protams, ka es priecājos, tikai tu kādam pateici, ka tu nāks pie manis? Nu, Oto, mammai vai vecam tēvam? Nē. Nav labi. Redzi, klepus jau tev. Nav labi, ka tu viena pat tādā augstā naktī staigā apkārt. Klausi, kā tu atradi mani? Tu taču nereiz te neesi bijusi. Mēs vienreiz braucām garām, un Rihards man parādīja. Rihards? Jā, viņš ir mans draugs. Visi mēs esam viens otram draugi. Zini, kā darīsim? Es tagad piezvanīšu uz Stabulītēm tavai mammai, tad mēs aizbrauksim pie tavas mammas. Labi? Nē, es negribu pie mammas, es gribu pie tevis. Tu vēl esi maza meitene, tu nevari tā viena pati izlemt, ko darīt, ko nedarīt, ar ko dzīvot, ar ko nedzīvot. Un ja nu tavai mammai ir iebildumi. Vispirms mums jānoskaidro, ko par to visu saka tava mamma. Labi? Tu mani negribi. Tu nu gan esi slikts. Nē, tu man nesaprati. Es, protams, gribu, lai tu dzīvo kopā ar mani. Nu, bet paskaties, kā tev viss apkārt izskatās, ne? Remonts. Man te patīk. Jā, bet te ir netīrs putekļi. Es laba meitene. Labi? Es neesmu laba meitene, es esmu tava meita. Jā, protams. Tu esi mana meita. Sarunāsim tā. Tu dzīvos kopā ar mani, bet tikai tad, kad remonts būs pabeigts. Labi? Labi. Sarunāts. Tā, sēdi. Es piezvanīšu tavai mammai uz Stabulītēm. Viņa uztrauksies, noteikti uztrauksies. Un pateikšu, ka tu esi pie manis. Labi? Sarunāts? Zini. Sveiki, Ieviņ! Čau! Es tagad dzīvošu pie tēta. Kur tu dzīvosi? Pie tēta, te? Tā, mamma neatbild. Lieliski brauksim pie viņas. Kad tu viņai pateici? Ko pateicu? Nē, es pateicu, bet tavs draugs Oto pateici. Tavs bērns skrien viens pats no mājas ārā, nevienam nepasakot. Labi, brauksim pie viņas. Pagaid, kāpēc tev tas ir jādara? Bērns tagad ir drošībā. Marta redzēs, ka tu viņai izzvanīsi, viņa pat vēlāk pārzvanīs. Mēs paši varam vēlreiz vēlāk piezvanīt. Kāpēc tev kaut kur jādzinās ar nakts vidū, lai viņa pati brauc un savāc? Savu ko savāc? Savu bērnu? Tas arī mans bērns. Un jo ātrāk Marta uzzinās, ka ar viņu visu kārtībā jau būs labāk. Jūs strīdaties? Nē, mēs te vienkārši runājamies. Tā, brauksim tev pie mammas uz Stabulītēm. Kad es pabeigšu remontu, tu varēsi dzīvot pie manis, labi? Jā. Tu liekas, ka nevajadzētu tādas lietas arī ar mani pārādīt? Kādas lietas? Kas te dzīvos vai kas te nedzīvos? Tā ir mana māja. Klausies, ja tu tagad tā aizies, Leon, es nezinu, ko es izdarīšu. Nu, padomā, labi, pirms tu kaut ko dari. Tas ir viss, ko es tev varu pateikt. Labi, ejam, Ieviņa. Labi? Ar bērniem taču nekad neko nevar zināt. Nu, labāk, lai miervaldes pārbauda visas iespējas. Tam nav nekādas jēgas. Skolā Ieviņa iet un meklētu saimniecības sēkā. Nu, viņa ir pazudusi vai nolaupīt, es teicu, nav viņas tur. Mīļie, tur man prāts par īsu. Nu, es nevaru saprast, kā var pazust tik žiperīgs metentiņš. Nu, Ieviņa taču nav tik maziņa, lai apmaldītos 3 priedēs. Jā, paldies. Jā, labi. Paldies. Skurjanta, tu ko? Ko tu ļaujies? Nolikšu tālāk, lai Petersoniem acīs nekrīt. Pēc tam visu atlikšu atpakaļ. Jā. Interesanti, kāpēc es tev neticu, ko? Bet es tev nemeloju. Jā? Ko tu gribi? Lai tad, kad atbrauks tā policija to bērnu meklēt, lai man arī savāc. Tu zini, reiz par visām reizēm nebūtu nemaz tik slikti.
Nebaidies, es viņiem mācēšu pastāstīt arī par tavām rebēm. Par to, kā jūs ar Blumbergu kafejnīcā krutku tirgojāt un kreisās cigaretes. Ot, tagad tev ir kušs. Nevajag man par vienīgo nelieti pataisīt. Visi jūs te esat vienādi. Katram tikai savu. Labi. Stiep no šienes prom, visu, ko vien var aizstiet. Bet ja miervaldim tevis tev būs siepas? Nebūs. Tev būs darīšu normāli, saprati? Viss tas nevienam vairs nav vajadzīgs. Tāpat ārā izsviedīs. Maniem bārenīšiem būs labi. Tinies. Paklau, Gunār, Zentu, tu prom jau vēju? Jā, saimniec, vēls ir un bērni man gaida mājās. Es nevaru ilgāk. Un kas tās tev par somām? Tās būgruši tie ir. Es savācu būgrušus. Paga. Otto, čau. Tu vari atbraukt? Vai tu vari atbraukt pie manis uz mājām? Ja? Ļoti labi, es gaidu. Brauc. Jūs taču, saimniec, nedomājat, ka jūs taču zināt, es vienmēr esmu bijis godīgs cilvēks. Man nevajag tavu taisnošanos. Ja tev sirdsapziņa atļauj ņemt tās mantas, nes ārā, es tajā vienkārši neiedziļināšu. Nu, bet, saimniec, jūs taču nedomājat, ka es būtu spējīgi izmantot situāciju, ka jums tādas bēdas, ka jūsu bērniņš miris. Mans bērns nav miris, Zenta! Nu, nav miris, nu, es tad... Vācies! Kungs, Jēzu atradusies! Mammu! Ieviņ! Meitiņa mana Daulīte, mana mīļā meitiņa. Kā es priecājos, mana Saulīka. Kāpēc tu raudi? Tāpēc, ka es biju ļoti uztraukusies. Kur tu esi? Saulīte, kur tu biji? Mana mīļā meitiņa, kur tu biji? Pie tēta. Kā pie tēta? Mīļo meitiņa, Ieviņa nekad tā vairs nedara, labi? Tu man apsoli. Nekad neej projām tā, ka mamma nezin, kur tu esi, labi? Labi. Tu man apsoli, ja? Tu nekad vairs tā nedarīsi. Jā? Labi. Vai paldies Dievam, kad jūs, doktor, viņu atradāt. Kur tad bērniņš bija aizblandījies? Pie manis. Kā? Pie jums uz mājām? Jā. Kur tu viņai tāds funkcijas, ko? Ko tu blendz uz cilvēku, ja tas vēl ir noslēpums? Kāds noslēpums, ja bērns to zina? Ko zina? Ieviņa ir Mārtas un Leona bērns. Tikai nesaka, ka tu neko neesi dzirdējis. Nu, piedod, vienreiz dzirdēt, tas nenozīmē uzreiz noticēt. Tiešām. Mammu, dod tagad tētim roku. Nu, nāciet man līdzi. Kur tu mēs iesim? Tur. Nē, Rihard, tu gan ne. Tikai mamma un tētis. Kungs, kā es biju pārbijusies. Kā savādāk? Tagad jums būs jāklausā badi. Apsēdieties. Nu, Ieviņa. Sabučojieties. Ieva. Nu, mammu, tēti, lūdzu. Nē, ne tā, nopietnāk. Šitos pārdzīvojumus, ko? Nu, tu nemaz nerunā. Es jau domāju, ka neatradīsies. Es domāju, neatradīsies. Cik nav dzirdēts, ko? Tad nosprievies. Viss ir labs, kas labi beidzās. Un... Tu zini, tam skuķim pa pakaļ vajadzētu. Mēs te vesels bars pieauguši cilvēki skraidām pa parku, pa rasu. Mēs mājās netiekam. A šī pie Leona, ko? Mīļo Zentiņ, nu visi, es tev teicu, nu bērns ir atradies, nu visi kārtībā. Fuj, bet šitā te skraidīšana pa to parku. Nē, man tāda mandrāša īkšķi piemetās, ka man balss gan arī aizgāja ciet. Paklau, Gunār. Nu, ko? Tev, saki, tev gadījumā netīšām kafejnīcā nav kāds
šņabīts aizmeties, ko. Nē, es domāju, mēs varētu šito visu atzīmēt, taču tomēr... Protams, ka atradīsies. Nu, tad viss kārtībā. Baumaņkungs, nu, varbūt jūs arī pievienosieties mums, nosvinēsim to, ka bērns atradis ir vecākus. Es tagad ne. Un jūs to lēli dodiet bērnam, viņi priecāsies. Nekas nav tas, ko es... Tagad mēs dzīvosim kopā visi 3. Ieviņ, tas nav tik vienkārši. Nu, tu zini, ka Leonam ir arī Elza. Vai ne? Nevis Leonam, bet tētim. Labi, Ieviņ, tu zini, ka tētis dzīvo kopā ar Elzu. Un tētis nevar tā vienkārši pamest Elzu un nākt dzīvot ar mums. Elzai tas nepatiks. Tad lai Elza arī dzīvo kopā ar mums. Ievak, nu nevar tā. Tas tā nedara. Kāpēc? Tāpēc, ka tā nav pieņemts. Tā cilvēki nedzīvo. Kāpēc nedzīvo? Nu, mēs nezinām, vai Elza gribēs dzīvot kopā ar mums, vai ne? Nevaram izlemt viņas vietā. Tu taču gribi dzīvot kopā ar mani, tu apsoli. Jā, bet tikai tad, ja mamma atļaus. To atļauj? To, ko viņai apsolīja? Es apsolīju, ka viņa varēs kādu laiciņu padzīvot pie manis pēc remonta beigām. Skaidrs. Tu taču atļausi. Klavieviņu, tu zini, ir nakts. Izrunāsim visas lietas rīt, labi? Un mums ir jāpiezvan vecstāvam, tāpēc, ka vecstāvs noteikti ļoti uztrauc, un viņš nemaz nezina, ka tu mums esi atradusies, ja? Paldies, ka tu viņu atvedi. Jā, tev nekas nav pretī, es tev varētu piezvanīt, labi? Jā, protams. Atā, Ieviņ. Atā, tēti. Atā. Atā. Elza. Čau. Piedod, es zvanīju, durvis bija vaļā, es vienkārši nācu iekšā. Tev kādi svētki? Kāpēc tu klusē? Nāc. Kur jūs pasūtat? Vispirms Ieviņa, tagad jūs abas divas. Es gaidu. Piekususi? No lielās ceļošanas. Klausies, tu taču arī esi pārgurusi. Es varētu jūs abas aizvest uz stabulītēm. Un bail viņa tēt kustināt, pamodīsies vēl. Nu jā. Un te taču nesēdēsiet visu nakti? Laikam ne. Viss kārtībā, ja? Ar viņu? Viss ir labi. Un tev arī? Galvenais, ka Ieviņai labi. Nu jā. Aivariņ, atvaino, ka es tev traucu. Bet mana sirdsapziņa nespēja ilgāk klusēt. Tev ir jāuzzina visa patiesība par ugunsgrēku.